Pienācis ilgi gaidītais Ziemassvētku laiks, un gadumies slieksnis vērs savas durvis jaunam laika ritējumam. Kā jau tas iederas, gads mums ir devis visu, gan veiksmīgākas, gan netik veiksmīgas dienas. Atskatoties uz paveikto, ir gandarījums, ka virzāmies uz priekšu. Esam spēruši vairākus soļus tuvāk sava novada sakārtošanai, un tieši tas arī ir pašvaldības mērķis – veidot novadu par tīkamāku dzīves vidi iedzīvotāju šodienai un nākotnei. Paldies novada ļaudīm par kopīgi paveiktajiem darbiem un atbalstu šajā gadā. Mums katram ir dota tā iespēja un atbildība pielikt savu roku novada attīstībā. Mēs katrs kopjam savu pavardu, savu namu, savu ģimeni, un tas viss kopā veido mūsu pagastu, mūsu novadu un galu galā arī visu mūsu valsti. Un mēs visi nesam par to atbildību. Ticēsim gaismai, ticēsim paši sev un cits citam. Es novēlu, lai katrā ģimenē ienāk Ziemassvētku gaisma, lai katrā sirdī ielīst tas Ziemassvētku prieks, ko vislabāk saredzam bērnu acīs, bet kas pieaugušajiem bieži vien vispār ir piemirsts un nozudis. Dzīve kļūst par daudz drūma un smaga, jo tajā pietrūks pārsteiguma, brīnuma un prieka. Novēlu, lai tā nepietrūkst ne šajos svētkos, ne arī ikdienas gaitās, lai Ziemassvētku burvība atnāk ar jūsu bērnu smiekļiem, rūķu pēdām sniegā un piparkūku smaržu. Ielaidiet svētkus savās sirdīs un dāvājiet prieku apkārtējiem. Lai jaunais 2020. gads mums ikvienam nāk ar jaunu apņemšanos, darboties gribu un prieku par izdošanos, lai ticība sev, saviem sapņiem un darbiem, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!